ar kuru mikrofonu vislabāk šogad uzņemt, iefilmēt interviju un ierakstīt skaņu intervijā. Vai tas būs kāds ierasts variants, skaņas rakstītājs, vadu mikrofons vai jaunais Rode Interview Pro bezvādu rokas mikrofons. Skaties šo video un tuliņ uzzināsi. Tikko nesen Rode ir izlaidījis šo te jauno izstrādājumu Interview Pro rokas radiomikrofons. Viņš izskatās kā parastais radiomikrofons, ar kuriem dziedētāji skatuvē izpilda savus albumus, bet bišķiņ savādāks risinājums. No vienas puses tas ir tas pats vokālais mikrofons ar radio skaņas raidītāju, bet viņš ir pieslēdzams, jeb to var savienot ar vairākiem Rodes izstrādājumiem. Paši viņi saka, ka visi 5. paudzes Wireless Go, Wireless Me, Wireless Pro risinājumi, kā arī lielais skaņu puls priekš podcasteriem, viņam arī ir uztverējis tam mikrofonam attiecīgi diezgan daudz ierīces, pie kuram var pieslēgt šo te radiomikrofonu. Sanāk, ka runājot rokas mikrofonā, prasot uzņemot kādam interviju, skaņa var uzreiz tik ierakstīta vai nu podcastu pulti, vai nu jebkura no radiomikrofonu uztverējiem, un tad rakstas uz kameru. Bet tas nav viss. Pašā rokas mikrofonā iekšā ir iebūvēts skaņas rakstītājs. Tāpat kā Wireless Go 2 otras paudzes mikrofoniem, tāpat kā Wireless Pro radiomikrofoniem, tikai Rode Wireless Me mikrofoniem nav iekšējas skaņu rakstīšanas, bet te tā ir. Un tā rakstīšana nav kaut kāds diktofons. Tas ir tāda pati līmeni kā Wireless Pro profesionāliem Rode bezvadu skaņas mikrofoniem, jeb 32 biti flow tas formāts, kad skaņa rakstās, tā teikt, visa dinamiska diapazona uzreiz, jeb pat klusākais trokšņis, pat klusākā skaņa un vienlaicīgi, nezinu, koncerta, bungu vai gitāras skaļāka skaņa, viss tiek ierakstīts vienā reizē, un pēc tam pēc apstrāde var pats noteikt, kādu skaļumu pielietot. Tātad nebūs ne pārāk klusa ieraksta, ne pārāk skaļā ieraksta, nebūs nekāda clipping vai overload, plus vēl Interview Pro, viņi raksta, ka viņam ir autogain tehnoloģija, kurā ļauj automatiski mikrofonam pielāgot to skaņu, tātad kamerā caur uztverēju rakstīs ideālu skaņu iekšā, bet paša mikrofonā tiek saglabāts tas saucamais backup celiņš, jeb skaņa backup nolūkam. Bet viņi saka, un pat raksta uz iepakojuma, ka viena no featuriem, ka teoretiski šo te mikrofonu var lietot pavisam bez nekāda uztverēja. Tātad mēs ieslēdzam mikrofonu, nospiežam rek podziņu un varam uzņemt interviju. Mikrofons sevi iekšā ierakstīts līdz 40 stundām skaņu, tajā lieliskajā formātā, un pēc tam tikai caur USB dabūt to uz datoru, apvienot ar jūsu video, kas ir safilmēts uz telefona vai uz fotokameras, videokameras, būs lielisks, labs video ar labu skaņu. Pats mikrofons, kā mēs jau minējām, pieslēdzams caur USB, un tad viņš lādējas no USB. Viņiem te iekšā ir paslēpts tas USB ports. Plus vēl mikrofonam apakšā astē ir speciāls tāds savienojums, un atsevišķi Rode tirgo 2 mikrofonu tādu docking station, kur uzreiz pa 2 mikrofoniem var lādēt. Tas nav pirmais Rode radio risinājums. Principā viņiem iepriekš bija Interview Go, tas ir pliki tikai rokturis, un tas rokturis ir domāts, lai paņemt kādu no Wireless Me vai Wireless Go vai Wireless Pro raidītājiem, pielikt to pie roktura, paslēpt zem smuka vaciņa vai sarga, un tad var tāpat arī uzņemt interviju, kur iekšā slēpjas jūsu mikrofona raidītājs. Teoretiski šis rokas mikrofons aizvieto šo pašu risinājumu, jeb aizvieto turētāju ar iekšo mikrofoniņu. Tikai jau tāda solīda formāta, korpusa, ļoti patīkams pēc izstrādājuma. Vajag pieminēt, ka kapsulis te nav virzīts, viņš ir
tā kā omnidirectional, jeb raksta no visam pusēm. Tas nozīmē, ka mikrofons aptuveni vienādi ierakstīs gan to skaņu, kas nāk no priekšas, gan to skaņu, kas nāk no aizmugures, un tad uzņemot interviju, jums nemainīsies tā balss skaņa, kad jūs pagriežat no sevis uz sevis, bet vienlaicīgi tad jāpadomā, ka apkārt jābūt ne tik daudz trokšņiem, lai to visu ierakstītu. Protams, rakstošie mikrofoni tas nav jaunums. Varbūt jūs atceraties pagājuši gades no izstādes Nīderlandos stāstīju par Zoom M4 rakstošo intervijas tādu mikrofonu vai advancētu diktafonu ar iebūvētu mikrofonu. Nu jā, ja salīdzināt šos te divus izstrādājumus, tad saprotami, ka Zooms ir tāds nesmūgs, lai paņemt viņu kaut kur lauka uz pasākumu, lai uzņemtu interviju, pa daudz podziņu, daudz visādi slēdži, bet Zooms tas arī ir skaņas rakstītājs. Viņam ir divi savi iebūvētie stereo mikrofoni, viņam ir divas lielas XLR vai jack ieejas, tas ir 4 kanālu rokas turamais šitāds skaņas rakstītājs. Savukārt Rode ir bišķi lētāk nekā tas Zooms, bet viena kanālā rakstošs interviju mikrofons ļoti smūgs. Tad, protams, pastāv iespēja paņemt kādu parasto vokālu mikrofonu un ar vādu to pieslēgt pie videokameras pa taisnī, pie bodypack skaņas raidītāja, kur signāls pa bezvādu aizies uz jūsu kameru vai telefonu, vai kaut kāds savādāks vādu risinājums. Bet, principā, pateicoties jaunam izstrādājumam, jums pat nav vajadzīgi paši mikrofoni, kā es minēju. Paņemat tīri roktori, nospiežat rakstīšanu un aiziet uzņemt intervijas. Bet, protams, daudz ērtāk būs, ja jums skaņa uzreiz rakstas uz telefonu vai uz kameru. Tas ir izmantot kādu Wireless Me vai Wireless Go, Wireless Pro risinājumu, kur uztverējs būs pie kameras vai pie telefona un skaņa uzreiz rakstīsies turpat kopā ar video. Ja jums būs jūsu raidītājs, otrs raidītājs būs pie apģērbie, tad jūsu balss būs ierakstīts vienā kanālā un jūs varat tad jau prasīt jautājumus un vienlaicīgi būs labi dzirdami gan jūsu jautājumi, gan to, ko jūs prasat saviem intervējumiem. Vai, vienkāršais variants, kā mēs tikko apspriežam, tas ir tīri rokturis, lai otru raidītāju, viens jums pie apģērbi un otru raidītāju likt rokturu un prasīt atbildēs jūsu intervējumiem viesiem. Pateicoties Rode, mēs varam diezgan plaši un universāli attīstīt savu skaņas rakstīšanu. Protams, pateicoties Zoom, mēs varam arī vairāk kanālus rakstīt. Sekojot Rode inovācijām, viņiem tikko būs pasludināts, vai jau ir pasludināts un drīzumā būs balta sērija, kur viņi piedāvās Wireless Me mikrofonus balta krāsā, Rodecaster pulti priekš podkastiem pilnīgi balta krāsā, austiņas balta krāsā, viņiem būs uz galda tas mikrofonu turētājs ar mikrofonu balta krāsā, pilnīgi stilīga skaņas ierakstīšana. Tātad ņemam savus mīļākos interviju mikrofonus un aiziet uzņemt jaukas intervijas.